Labdien! Un esiet sveicināti portāla Next tehnikas apskatā. Šodien mēs esam izgājuši zaļumos, pēlpot nedaudz svaigu gaisu un ar nolūku. Šodien mēs parunāsim par kaut ko interesantu, par hobiju, par motocikliem. Šodien mūsu apskatā mēs piedāvājam Kawasaki ražoto motociklu Vulkānu un konkrēti 900 kubikcentimetru modeli. Ar ko, teiksim, šis 900 atšķirās no iepriekšējiem, teiksim, 800 modeļa. Principā bāzes, kuras viņš ir veidots jau uz 1600 motocikla bāzi, tā kā principā pēc saviem izmēriem viņš īpaši neatšķirās. Jo, ja iepriekšējo 800 varēja redzēt, ka tas ir mazais mocīts, tad šis izskatās praktiski līdzīgs 1600. Jā, 900 kubikcentimetri varbūt skeptiķi teiks, ka tas ir par maz, bet ja jūs viņu izvēlaties kā savu pirmo motociklu, viņš tomēr nav diezko viegls, ja? Iemācīties, grozīties pa pilsētu, sasvērt viņu pietiekami. Pasmaks viņš ir, bet tādiem 900 kubikcentimetriem nodrošina gana labu jaudu. Ja, piemēram, arī jūs gribat ieskrieties virs 140, grūti būs. 140 jau ir gandrīz kloķis līdz galam pagriezts un jūt, ka viņam jau sāk pietrūkt resursu, kā arī strādājot, teiksim, jau pie 120 jūt, ka tas motors darbojās jau uz sava maksimālā resursa, parādās vibrācija nedaudz, pie 140 tā vibrācija jau ir pamatīga un jūt, ka, kā saka, tas motors ģērbis ārā, ja, pietrūkt drusku, bet, ja jūs vēlaties tad kaut ko citu, tad ir jāpērk 1600 motociklu vai pieņemsim 1700, kas jau kruīzeri ir, vai arī vienīgais ražotājs, kam ir 2 litru, tātad 2000 kubu motocikls, tas ir Vulkānu VN 2000, ja? Bet atgriezīsimies atpakaļ pie mūsu 900. Šis motocikls maksā aptuveni 6000 lati. Tas ir plus mīnus, teiksim, mūsu krīzes laikā varbūt bišķi nolaidīs no tās cenas kādas kapeiciņas, ja? Bet kaut kur 6000 jārēķinās. Ja? Šobrīd par konkrēto modeli, ja? Par to var strīdēties, var piekrist, var nepiekrist, bet viņam ļoti daudz detaļas, kā mūsdienās tas ir pierasts un arī autobūvē, teiksim, tiek izmantota plasmas. Tā arī šeit, teiksim, viņam ir chrom detaļas un tā saucamās chrom-like, it kā chrom detaļas, ja? Kas patiesībā ir plasmas. Tā, piemēram, spidometram, ja? Šim blokam. Redziet, tā ir plasmas. Šī detaļa ir no plasmas, ja? Skatāmies tālāk atpakaļ ejuši, ja? Arī izskatās skaisti glīti plasmas. Arī šīs te chromētās it kā dekoratīvās līstiņas mēs varētu tā nosaukt moldingi, ja? Ja jums nav somas, ja, tad ļoti labi viņas redz. Arī plasmas. Protams, atsevišķais tūnings un ko mēs pērkam, tās ir metāla detaļas, bet par tā mēs arī maksājam, ja? Vēl, teiksim, ja mēs paskatāmies no sāniem, tātad numuriņš, ko es jums teicu, 900, kas apzīmē to kubatūru, teiksim, gaisa filtra vāks, arī plasmas. Cilindru bloku vāki augšā, tātad šie dekoratīvi arī no plasmas. Tad, principā, ļoti daudz plasmas, tā skaitā arī dubleķi. Par dubleķiem vēl labi. Tā mēs piekristu, viņa var būt no plasmas, ja tomēr akmentiņi visi nenosatīsim krāsu, nerūsēs un tā tālāk. Bet, principā, manā uztverē tātad drusku pārāk daudz plasmas par to cenu, ko tomēr mēs maksājam, ja? Protams, var pasūtīt arī metāla, chromētās daļas, taču par to atkal mums būs jāmaksā. Un, kā jau es teicu, tas ir hobijs un varu piebilst, tas ir dārgs hobijs, būs jāmaksā diezgan daudz. Arī tīri praktiski, ja mēs paskatāmies, nezinu, vai tagad mēs varēsim to tā nofilmēt un labi redzēt, bet, piemēram, šis vāciņš, viņš ir chromēts. Metāls, chromēts un šī plastmasa. Spīdums tomēr atšķirās. Ja? Jau gada laikā šis spīdums ir kļuvis, teiksim, tāds kā blāvāks, kā putekļaināks tās nedaudz. Ja? Līdz ar to
Nezinu, kā izskatīsies šis motocikls, pieņemsim, pēc 4 gadi, ja, kad saulē tā plasmasa pabalos, un tomēr plasmasa ir plasmasa, cik ilgi viņa saulē un tā tālāk tādos laika apstākļos izturēs motociklam. Ja. Taču labi, pietiek tagad sūkstīties par plasmasu, paskatīsimies uz kopējo motocikla veidolu. Viņš ir veidots klasiskā stilā, viņš arī saucās Classic. Ja. To mēs arī varam redzēt pēc šīm te lampu formām. Ja. Dubleķu formām, kas ir, ja? Kā arī, teiksim, šis spidometra bloks. Viņš ir tiešām ieturēts tādā klasiskā formā, tā skaitā arī priekšējā lampa nav sportiska, nav kā, teiksim, citiem motocikliem jau ar dzidrināto lēcu optikā un tā tālāk, ja? Viņš ir tīri klasisks motocikls pēc sava veidola. Ir viena lieta, ko es gribētu pateikt, kas varbūt, teiksim, būtu vajadzīgs, ko uzreiz uzlikt, nopirkt kādas lietas, lai tā motocikla vizuālo skatu nesabojā. Aizmugurējā pasažiera kāpša. Tie ir, kā jau es pašā sākumā minēju, ja, tie nāk šie klasiskie vienkārši puļķīši, ne tā kā priekšā pilnai pēdai, ja. Labi, it kā no sākuma varētu domāt, tas palielina komforta līmeni un tā tālāk, bet nē, viņam ir viena ļoti praktiska lieta, kādēļ es ieteiktu pirmais uzlikt šos te lielos kāpšus pasažieriem. Chromēts izpūtēs, viss ir smuki. Un tagad paskatieties, kas notiek šajā vietā, kur sēž pasažieris. Ja? Jebkurā gadījumā nevar garāku ceļa gabalu noturēties, lai to kāja tā turēt, lai viņa ar papēdi nepieskartos nekur. Ja? Lūk, izpūtējis. Pirmkārt, viņš tiek saskrāpēts šajā vietā. Un otra lieta, ja ir pasažieris ar kādu gumijotāku vai plastmasas zoli, pieņemsim uz kurpēm, redziet, kā viņš pilnīgi ir iekusis. Šobrīd es jau esmu mēģinājis viņu noberst, cik varēju, bet, jā, lētāk, protams, ir katreiz pirkt acetonu vai vēl kaut kādu šķidrumu, ar ko notīrīt šo te uzdegumus, kas ir no plasmasas zolēm veidojušās, bet principā arī vizuāli vairs neizskatās tā, kā gribētos, ja mums ir šie te parastie kāju palikņi. Ja mēs par braukšanu runājam, tad jāatzīmē, ka šis motocikls viņš ir zems. Ja? Redziet paši, praktiski es esmu tagad zālītē stāvu, var redzēt, ka apakšējā daļa, ja, rāmim, softēla rāmis, kur nāk tāda šī kustīgā daļa uz aizmugurē ritenī, ja? Viņa ir dikti zema. Un pašam man ir, un vēl kas interesanti, šai te kustīgai rāmja daļai eļļošanai, tā saucamās masļonkas, kas ir iekšā ieskrūvētas, viņas ir virzienā pret zemi piedavām slīpi gaitas virzienā. Un man pašam ar šo motociklu ir gadījies tā, ka gulošais policists, tā kā mums stāvlaukumos ir, varbūt drusku augstāks, tāds bogelīts neliels, ja? Viens pats es smuki pārbraucu pāri, viss ok, apsēdās pasažieris, un turpat es braucu atpakaļ un apakš atsitās un to masļonku, pilnīgi kā nogrieza nost, nolauza nost, ja? Lūk, varbūt tāpēc, ja, piemēram, braucat pa meža ceļu vai kaut kur, esiet uzmanīgi no tām saknēm. Motocikls ir zems un amortizējot, ja vēl jūs braucat divatā, esiet ļoti uzmanīgi braucot pāri, teiksim, šiem te gulošajiem policistiem, var apakšu atsist, ja? Var apakšu atsist. Pārējais, man principā daudz kur piesieties vairāk nav, šīs te ir tādas galvenās nianses. Kopējais tāds vērtējums par to motociklu. Dārgs hobijs, bet tas ir tā vērts. Paldies! Ar jums bija Juris Karlinskis, žurnāla Next galvenais redaktors. Un tiksimies nākamajā tehnikas apskatā.